26 minūtes vakara 10. augustā. Aldim Drēģerim, kurš jau kādu laiku devies mūžībā, būtu apritējuši 60 gadi. Alda balsī klausāmies tūdaļ jau dziesmu Kuģis Neibāde. Vai tev atmiņā vēl mazais kuģis Neibāde, kas no Rīgas uz Saulkrestiem reiz bija satiksmē, būvēts gadsimtu Rīgā un ūdenī laists, tas spītēja vējiem, tas bija jauns un skaists. Vai tu atceries vēl, kuģi Neibāde Baltijas viņus kešķē? Vai tu atceries vēl, kuģi Neibāde Baltijas viņus kešķē? Braucoja kungi paroni, veideri ar, brauca zemnieki kalpi un rokveļu vari. Lai kā kuru reizi, kas vedams nu bija, reiz sīķis, reiz milti, reiz kokvilnas cies. Vai tu atceries vēl, kuģi Neibāde Baltijas viņus kešķē? Vai tu atceries vēl, kuģi Neibāde Baltijas viņus kešķē? Ilgus gadus tas dienēja lietus laisnīgs, bija apkalpes lepnums un kapteiņa prieks. Cauri vētrām to vadīja zvaigznes, kas mīgs, bija māja vieta tiem, kam pēc jūras augs frīts. Vai tu atceries vēl, kuģi Neibāde Baltijas viņus kešķē? Vai tu atceries vēl, kuģi Neibāde Baltijas viņus kešķē?
vārdus. 18:54 minūtes šobrīd. Domāju, ka ir vērts atgādināt jums, cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji, ka Rīgas dzimšanas dienas pasākumu laikā ir ierobežota satiksme 11. novembrī Krastmalā un pilsētas centrā. Svētku laikā sabiedriskais transports būs bez maksas. Svarīga ziņa autobraucējiem, ka no šodienas 11. augusta līdz pat 16. augustam līdz pusnaktī 16. augusta 24. Autosatiksme 11. novembra Krastmalā no Akmens tilta līdz pat Vanšu tiltam ir slēgta. Un tur atstātie transporta līdzekļi tiek pārvietoti uz citu stāvēšanai atļautu vietu. Rīgas doma pateicis par sapratni un gaida Rīgas svētkos gan rīcniekus, gan arī pilsētas viesus. No ko otrdienas Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programma ceļojums izskan, jau pēc brīža ziņu laiks būs klāt, un tad jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā. Ēriks Loksnēms atvedās. Atā! Turpina skanēt Latvijas Radio 2. pulksteni 14:30 līdz 15:30 Rīgas krematorijā, kas atrodas Gurmanā ārstības no Ineses. Alpīnistas, veidotājs, krāpšanas sporta treneris, trīskārtības zelotas studijā un 900 sekundes producents. Latvijas Valsts meža podkāstu dāvā gājies vadītājs un viešās 5 rīti radiobalss. Jā, pat Radio 5. Inese mūžībā devusies 35 gadu vecumā, 28. maijā Denolī kalnā Aļaskā. Pirms Ineses noslēdzošā kāpiena nezinu iespēju viņas atradīties rīt. Uz tikšanos pēc tam.